Labrīt, Latvija. Neapmierinātība. Sociologs Kaptiņš raksta, ka tautai ir totāla neapmierinātība ar notiekošo Latvijā visās jautājumos. Vienīgā nianse, kas nav labi, ka Kaptiņš raksta, ka tas ir iespēja jaunai politiskam spēkam kaut ko darīt. Tā ir savādā ziņā tāda zinām krāpšana, jo 10 gadiem jau mēs šo runājam, un 10 gadiem jau mēs mainām šos politiskos spēkus, un faktiski tauta paliek neapmierināta, aizvien neapmierinātāk. Problēma jau nav šīs politiskos spēkos, bet sistēmā. Tādā, piedodiet, atvainojos par tādu teikšanu krāpšanā, lokatronā. Jo mainot šos vecos vēžus uz baltiem pūkainiem, nekas nemainās. Un veciem vēžiem pūkaini, kas salīdzināt tiem baltiem pūkainiem, ir maz nianses, viņiem ir kaut kāda zināšanas pieredze par to, kas notiekās Latvijā. Ieliekot jaunus spēkus, viņi, kā sakot, liela dvaku nāk iekšā, liela kaujas saucieniem, viņa vidivici, bet, nemainīsies, jau sistēmā ir problēma. Un tieši tautas kustība jau gadiem saka, ka sistēmā ir problēma, ka nav problēma mūsu tautas brāļos, politiskās partijās, bet naudas varas importētā sistēmā, kurā mūsu naudas brāļi, mūsu tautas brāļi, māsas ir faktiski tāds mazs skrūvīts, grēkāši tautai, kur mēs regulāri, tādi slimīgi regulāri mainām katru ik pa 4 gadiem, bet tautas neapmierinātība redz to, ka nav jau problēmas, problēmas ir sistēmā. Un sistēmu faktiski var mainīt tikai tādām atmodas, Maidana un tādām oranžās revolūcijas metodēm. Viņi nevar mainīt. Mainot politiskos spēkus, jau faktiski jau viss ir izveidots, lai mūs saskaldītu tādās daudzās mazās partijās, kas savā starpā lamājās, ķengājās vienotību, pie visu vainīgs. Ne Šlesers ir vainīgs, ne nacionāli vainīga. Vainīgi nav mūsu tautas brāļi. Es esmu bijis tautas priekšstāvs. Tev lielākoties ir cilvēki, kas patiesi ar sirdi un dvēseli vēl Latvijai labi. Bet sistēma ir tāda, ka mēs esam maz un nelēģi visā šī sistēmā. Ja. Pirmkārt, pati demokrātija. Tā ir apmāns, ka tā ir kaut kāda tautas vara. Demokrātija vairākumu var, Latvijā 51 deputātu var. Un panākt savā pusē pie šīs sadrumstalotības un pie tā, ka naudas varas kontrolētie mediji un naudas var kontrolētie drošības dienesti skaldu un valdu pār mums ir nereāli. Vienīgais veids, kā mēs varam veidot, ir kaut kas līdzīgs kā Atmodā, jāveido tautas kustība. Atmodā tā bija tautas fronte, bet šī brīdī te jābūt no tautas. Atmodā tā bija LPSR, VDK veidot darbība, kas faktiski mēģis bija ievest naudas varu. Tā nebija runa. Tas, kas notika Atmodā, nebija tautas interesēs, un tauta to jūt, tauta to redz, un faktiski arī statistikas rādītāji rāda, ka tauta izmirst, valsts grimst miljardu parādos, tautssaimniecība iznīkst. Principā viss iet uz postu, iznīcības bankrotu. Un, ja mēs nesapratīsimies, mēs arī sevā iekšā migaitīsim kaut kāds laimes lāčus, mēs sapratīsim, ka mums pašiem, ja mēs tur ievēlēsim laimes lāčus politisko partiju tautas priekšstāvu, mums pašiem jāveido šī tautas kustība. Jāņem piemērs no latviešu strēlniekiem, kas mainīja lielas impērijas, valsts pārvaldes sistēmu. Mēs, protams, to darītu. Mēs esam visai pasaulē parādījuši, ka mēs esam mainījuši un veidojuši suverēnu tautas varu. Apvienojamies tie cilvēki, kuri redz šo sistēmu. Es neaicinu apvienoties tie, kas medijos, sociālos tīklos lamā savus tautas brāļus, ka redziet, kāds tas Rīgas mērs, redz, kā tā vienotības siliņa, un kādi viņi ir, kā viņi nestrādā tautas interesēs. Aicinu apvienoties tiem cilvēkiem, kas nestrādā šīs naudas varas interesēs, neskalda un nevalda pār tautu. Apvienoties to, kas redz, ka problēmas ir sistēmā, ka jāmaina sistēma. Galvenais ir izpildvara, lai tā ir motivēta tautas attīstībā. Apvienojamies, zvanat man, rakstat man, tiekamies, veidojam šo kustību, ņemam piemēru no latviešu strēlniekiem un mainām šo sistēmu. Veidojam to, lai mums ir gaiša labklājības valsts.
Un tauta ir apmierināta ar to, kur valsti, kurā dzīvo uz šobrīd šī neapmierinātība pat parādās mūsu naudas varas kontrolētās medijos. Paldies! Mēs esam stipra vienota tauta.